Šodien Latvijas skolās ir ļoti daudz bērnu no dažādām valstīm. Kā tevi sauc? Jevgenija. Mani sauc Sofija. Mani sauc Līdžiem. Mani sauc Marina. Amaļ. Mani sauc Mīļāts. No kuras valsts tu esi atbraukusi? Es aizbraucu uz Rusiju. Tu esi atbraucis no Krievijas, jā? Es dzīvoju Krievijā, pēc tam es dzīvoju Latvijā. Es aizbraucu Krievijā, Maskavā. No Afganistānas. No Sīrijas. Es esmu no Ķīnām. Un no kuras pilsētas? Alepa. Džordžijā. Cik ilgi tu dzīvo Latvijā? Es dzīvoju Latvijā 2 gadi. Es divus gadus. Es nezinu. Cik ilgi tu dzīvo Latvijā? 2 gadi. Es dzīvoju Latvijā, Rīgā. 3 gadi. 3 gadi, jā. Gadus. Piemēram, gadus. 3 gadi. Vai tu atceries, kādi bija pirmie vārdi, kurus tu iemācījies latviešu valodā? Vilks. Vilks? Jā. Nākamā pietura. Manuprāt, tā bija veikals. Pirmā vārdi. Es domāju, ka lūdzu, palīdzi. Es nezinu, kaut ko. Jā. Ko tu darīt? Pēc, ka es dzīvoju Jūrmalā vasara un es spēlēju ar bērniem, kurš nezinu krievu valodu. Un es nesapratu viņai mācos. Kādi bija pirmie vārdi, kurus tu iemācījies Latvijā? Saule. Saule? Jā. Un kas tev palīdzēja? Mana māsa. Mamma. Cilvēki. Skolotāja skolā un man draugi skolā. Vecmāmiņa, draudzenes, viss. Es domāju, mana maza māsa. Kādus vārdus tev māsa iemācīja? Māsa palīdz man sarunāt ar bērniem visu. Tāpēc, ka kad es spēlēju ar bērniem, es iemācīju. Kopā ar bērniem iemācījies? Jā. Vai tev bija grūti sākt mācīties skolā Latvijā? Латвия школа не круто mācīties. Вот почему-то дома слова трудно учить. В школе не очень, а дома. Skola ne, bet mājā. Jā. Skola ne. Nē, tāpēc, ka man ļoti palīdzēja visi bērni. Es domāju, ka Latvijas skolā nav grūti kā Ķīnas skolā, bet es domāju, ka latviešu valodā ir grūti par mani. Jā. Tāpēc, ka es mācos valodā tagad. Tev bija grūti sākt mācīties skolā Latvijā? Jā, ļoti grūti. Kas tev palīdzēja? Neviens. Tikai sevi. Jā, skolotāja. Сколотая, draudzene. Просто они переводили, когда я там спрашивал какие-то слова. Были ли какие-то дополнительные уроки? Да, вначале были, потом сейчас нет. Как долго ты занималась? Месяцев 5, наверное, 6. Kas tev palīdzēja? Мне помогали мои родители и, в принципе, сестра. Учителя по большей части все-таки. Моя школотая. Со мной говорили, объясняли, как это будет, как то будет. Говорили, какие слова там это на русском и как это будет на латышском. Kas tev palīdzēja? Palīdzēja no skolā tāds,
Un draugs skolā. Un ko? Kas vēl? Es atceros šo. Vēl nav, jā. Pastāsti, kas Latvijas skolā ir savādāk kā Ķīnā? Nu, man Latvijā skolā nav daudz darbs. Nu, arī nav daudz laika skolās, nav ilgi. Bet no Ķīna mēs mācos no 7 līdz 9 nakti. Nu, tas ļoti daudz laiks mēs vajag skolā mācām. Tāpēc, kā es domāju, mācos Ķīna ir ļoti grūti, jā. Тебе хорошо в Латвии? Поначалу вообще, когда я приехал, мне очень хотелось обратно. Я не сразу в школу пошла, потому что мы думали, что мы обратно уедем. Поначалу вообще очень скучно было, просто сидела дома, гуляла иногда. Друзей нет, там, природа какая-то другая сразу. Непривычно все, люди другие, культура другая, там, привычки не те, там, традиции вообще совсем другие, все другое. Очень хотелось поначалу обратно. Вообще уезжать оттуда серии не хотели. Потом сюда приехали. По чуть-чуть пошла я в школу, там друзья появились. На тренировки всякие стала ходить. Общие интересы с одноклассниками. Ну и сейчас нормально. Найти друзей в Латвии трудно? Дети реально очень общительные, хорошие очень. Друзья сразу найдутся. Если сам по себе человек общительный, он обязательно найдет, не пропадет. Ko tu teiktu tiem bērniem, kas nu pat pārcēlušies dzīvi Latvijā? Kā nebaidieties, un skolotājs Latvijā ir ļoti labsirdīgi, un cilvēki ir labi. Bērni общительные. Дети очень общительные дети и очень добрые учителя. Все, что я могу сказать про школу. В Латвии очень нужен латышский язык. Латвия очень хорошая страна, здесь очень хорошие дети и учителя. Ko tu teiktu tiem bērniem, kas nu pat pārcēlušies dzīvi Latvijā? Mācos. Es domāju, ka Latvijā ir skaita valda, country, ja? Un Līgā ir arī skaists pilsētas. Un man ļoti patīk Vecrīgā. Bet no ziemā man nepatīk, tāpēc kā ir ļoti augsti. Jā.